Mēs esam ļoti priecīgi, ka laikziņa fotokonkursa dalībnieku aktivitāte ir nemainīgi liela. Iesūtītajās bildēs parādās gan daba visā tās krāšņumā, gan dzīvnieki un, protams, arī laikapstākļu parādības. Bet aizvadītajā mēnesī īpašu uzmanību vēlējāmies pievērst tieši darba drošības jautājumiem konkursā Darbā neriskē. Tāpēc šo bildžu izvērtēšanu nācām uzticēt tieši Valsts darba inspekcijai. Šeit kolēģi atbalsts ir abos bildēs ļoti interesants. Tāds ir kā drošs, tajā pašā laikā, es domāju, tās rokas varētu arī šeit plecs padoties, un tad tas otrs kolēģis, kas ir paļāvies uz savu draugu, diemžēl, var ciest diezgan būtiskā nelaimes gadījumā. Tas ir izstāsts pēc tosola, un otrs izstāsts pēc benzīna, un vienam rakstīts ir kvass, un otrs ir dzeramais ūdens. Ja kāds kolēģis tā drusku neuzmanīgāks, tad tā garšošana diezgan bēdīgi beidzās. Zils kvass un brūns dzeramais ūdens kādam varētu šķist kā joks, bet šaubos, vai dzirdes baudītājiem par šo joku nāks smiekli. Bet pakāpties augstāk uz maksimāli nestabilākiem priekšmetiem esot darba drošības pārkāpumu klasika. Un nav svarīgi, vai tas ir krēsls uz riteņiem, iepirkuma ratiņi vai krāsu bunžas. Galvenais, ka tik augstāk. Mēs jebkuram lūdzam sabiedrības loceklim pastīties uz to no malas un padomāt, ka varbūt viņš arī izvērtējot tos riskus citiem un fotografējot citus, varbūt arī ikdienā padomās par savu darbu drošību. Vai es tā vienmēr tā visur tā ļoti pareizi daru, vai es tā arī pa bieži kaut kur tā pakļauju sevi riskām. Iesūtītās bildes aplūkoja arī starptautiskās lidostas Rīga valdes priekšsēdētājs Arnis Lukse. Konkurss ir labs ar to, ka tomēr cilvēki tā pastāst apkārt. Padomā, kā nevajag darīt. Un man ļoti patika bilde, ko ir Karīna Miezā, ir mācītāja uz jumta. Tur gan nav viss līdz galam pareizi, bet ir pareizi. Mācītājs pacelts tā ķēdīt tādu mazu. Bet visvairāk man patika, ko bija iesūtīts Kristaps Zuseļs, tur tie divi akrobāti puiši uz jumta. Tur ir maksimāli izdarīts viss, lai viņi varētu ļoti sekmīgi strādāt uz jumta un nokrist no viņa. Un mēs tā kā gribētu Kristapam no lidostas puses uz galveno balvu piešķirt gan Griķu lidostas pilventiņu, lai viņš ceļojumos varētu ceļot labāk. Un viņš arī saņems, viņš un viņa ģimene vienreiz atlidojot vai aizdojot no lidostas ar VIP zāli varēs iziet un justies kā tāds karaliskās ģimenes pārstāvs. Bet tagad noskaidrosim uzvarētājus. Un tie ir Timurs Subhankulovs par fotografiju ar ugunsdzēsējiem, un Timurs balvā saņem velosipēdu, bet pie jauna fotoaparāta tiek Ivo Strauss par fotografiju ar diviem pārgalvīgiem celtniekiem. Bet, ja neesat starp uzvarētājiem, nebēdājiet, jo interesantāko fotografiju autori dosies nelielā izbraucienā ar vikingu laivu Launch Places. Gaidiet uzaicinājumu savā e-pastā. Fotokonkurss turpinās. Baudiet vasaru, fotografējiet to un sūtiet bildes mums uz laikziņas@lnt.lv. Lai veicas! Kristaps Talbergs, Rois Brāns, Sergejs Zabarotņovs, LNT.